Izspēlēs vārtiem. Nu, Miķis vārtiem! Vārti! Vārti pēc Beļavska raidījuma vārti! Otrā minūte, otrais periods. Izmantot skaitliskais pārsvars. Neriskai iet tālāk uz priekšu. Metiens šoreiz Tverams ieber. Un atkal pretmetiens un vārti! Pretspēle vārti! No brīnišķīgi, 17. minūte. Pretuzbrukums, negaidīts pretuzbrukums. Tiek vājākās vietas, ir tikai viena doma. Uzvara un vēlreiz uzvara. Bet kā redzējāt, situācija ir diametrāli pretēja. Ripa šobrīd Krievijas komandas vārtos, divi Latvijas komandas labā un spēle galā! Spēle galā, mīļie skatītāji un klausītāji! Latvija pārspēja Krieviju ar rezultātu 3-2! Outside. Oh, they've left again the Czech Republic and Latvia, can you believe it? Are ahead. Verpakovskis is the man who's got a historic goal for Latvia in their first ever finals, and they left him totally unmarked. When Shelley Rudman claimed the women's gold, he's been fastest in every trip. John, this is not a time to let it go. Yeah, 53, 54. 47 new star record! Is he relaxing? So intense. Mark, this track, he remembers in 2010, he had the lead in the last and final heat of the Olympics. He was the last man down in a tight race with John Montgomery. He lost the gold medal to Montgomery. He lost the gold medal 4 years later to Trechikov. And last year he finished off the podium. This guy at 34 years old, he's got first in every single heat, including the track record at the start. Gaps come down from 6/10 to 5/10 over Chedibov. Holding steady, 4800s up. No doubt, this is the best person in the history of the sport. Wearing the red jersey of the world champion, he will carry that through to Altenburg next year. He is a 6-time world champion. The fastest run of the heat in Heat 1, in Heat 2, in Heat 3 and in Heat 4, and a start record with the track record. Does it get any better? Jari Litmanen sinne tautiin, toinen Stefani Noos, täälläpäin sisältää sun hyvä Bretajax, neticamais ir iespējams 23. janvārī ceļas kājās visi aizvani, jau tā ir kājās un tieši viņu acu priekšā, viņu tūmā nosem šo vārdu golu RFS soldāri Fabrice Sondoa, kļūda savā laukā Jānis Igauniņš un tā ir uzvara par Ajax, RFS izcīna 3 punktus, izcīna vēsturisko pirmo Latvijas uzvaru Eiropas sacensību pamatturnīros, RFS 1, Ajax 0. Fions Maie. Un Andrejs, pirmais trīnieks, un arī Tarja B. Johannesam 4-4 un 5-5 samazināts arī Štalvers arī. Fions Maie 85 un Dals 74, bet tas neko nenozīmē. Viņam sodaplis, Tarja B arī. Johannes Tīnes B precīzs. Un Andrejs arī. Andrejs arī. 15. Bravo, Andrejs. Andrejs dodas tā distancē kā otrais aiz Johannes Tīnes B. Jā, pārējie sodapli. Vismaz pagaidām. Te laikam viss skaidrs. Bravo! Tā ir medaļa. Super! Es ceru, ka tā ir medaļa. 20-20. Tā ir medaļa. Fions Maie, Tādie B kļūdās, viņam sodāplis, Dals vēl nav sācis šaut. Beidzot, viņam tas izdevās. Izcils pasaules čempionāts Latvijas komandai un viņas līderim Andrejam Rastargojevam.
Fantastiski noskaņoties, jo atcerēsimies, ka viņš ir vakar komandai palīdzēja pēdējā etapā. Viens punkts ir Latvija no zelta pasaules čempionātā. Nūs uzbruks Graudiņa blokā. Anastasija spēlē lieliski aizsardzībā. Tīna ceļ, Nastja uzbruk, un tas ir zelts, dāmas un kungi. Pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. 2 zeltiem Eiropas čempionātos, tagad pievienots arī pasaules čempionāta zelts. Jā, Daniels Vuds var līksmot kopā ar savām meitenēm, var līksmot līdz tribīnēs. Vēsturiski brīži Latvijas pludmales volejbolam, dāmas un kungi. Tagad trinās un vēlas kāpt uz goda piedestāla augstākajiem pakāpieniem. Un jā, Zviedrija, Devids Amans, Jonatans Helvigs un, protams, mūsu zelta meitenes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, dāmas un kungi, uz pasaules čempionāta goda piedestāla augstākā pakāpiena.